tomāti mums arī visādas formas, visādas interesants, visādi gareni, zaļi un strīpaini. Un tagad te bišķiņ pardaciņš ir, tāpēc, ka man te papirka. Šitas augsts parasti visus uzrunā. Šitas ir tāds labs brauna kalocefāla, jeb cilvēki parasti saka skeletiņš. Jo to nosaukumu brauna kalocefāla neviens nevar atcerēties. Bet, ka pasaka skeletiņš, visiem uzreiz skaidrs, pa ko iet runa. Un tad jau nākamajā gadā jau zina apmēram, man arī auga apmēram tajās pašās vietās stāv, kur iepriekšējā gadā, plus mīnus, un te jau zina iet, kur meklēt to vajadzīgo augu. Un šitas ar tāds karstumu, sausuma izturīgais augs, viņš gan viengadīgs pie mums ir. Bet ideāls visādām balkonu kastēm, sausām vietām arī var likt puķu dobē un stādīt. Un kāpēc sāku audzēt stādus? Tāpēc, kad savulaika ierīkojot citiem cilvēkiem dārzus, bija trūka augu. Sākotnēji tas mērķis bija taisni vietējo pagastu nodrošināt. Tā kā dārzniecība, ja, kur nopērkam stádi. Bet tagad ir tā, ka brauc pat no Rīgas, brauc pat arī no Kurzemes puses. Tā doma ir, ka tādu varbūt lielražošanu nē, bet taisni to individuālo pieeju. Lielražošanā to nevar. Es domāju, turpināt to pašu iesākto. Ir jau šādi tādi plāniņi, tāpatās. Bet tie plāni vienkārši viņi paši no sevis rodās. Nekas nav īpaši jādomā. Un ir jau tā, ka mums nav atsevišķi tā tirgošanās vietiņa. Mums tepatās arī viss notiek, un tam man arī visi kopā. Un tu jāsako ļoti kārtībai līdzi, lai būtu tā, lai neiejauktu. Jo, zin kā, strādājot ar zemi, ar augiem, ar podiem, veidojās beigā ātri nekārtība, un tad es sakoju diezgan, lai tas tā, lai neieaugam. Un tagad kaut ko tur ierauga, piemēram, kalnu priedi, un es rādu, kur man arī aug kalnu priedi, tur apcirpta, tur ar kalnu priedi, tikai tā ir necirpta. Un, lai tur kaut kādas puķas kādas, viņas izskatās labi, viņa podā redz, bet man arī dobē viņš var redzēt. Un viena lieta, ka podā, un viena lieta, kāds viņš izskatās dobē, vai ne, un ka viņš zied. Un, vēl tāda arī tendence ir, ka daudzi cilvēki, kas vēlās tagad, teiksim, komplektēt kaut kādus balkonus tikai no zaļiem augiem, no kaut kādiem lapaiņiem, no kaut kā tāda, un dažādus toņus meklē, piemēram, lai tikai lapas būtu zaļas vai kaut kas tāds. Protams, tagad prieks, kad arī cilvēki visus tos garšaugus ir iepazinuši. Un, ja teiksim, kaut kādus gadus atpakaļ, ja tur pa tiem rozmarīniem, timijāniem un kaut kādām salvijām nezināju, agrāk pat par to pašu baziliku nezināju neko. Tagad to jau visi zina tagad. Nokarants rozmarīns bija, jā, tas bija tāds interesants. Rozmarīns ir rozmarīns. Vienkārši viņš ir ideāls kaut kādām kastītēm. Ja tā esi kaut kādu kastīti, viņš neiet uz augšu, bet viņš iet uz leju, un viņam tāpatās var knibināt tās galotnītes nost, jo garšaugi ir, viņiem tās galotnītes jālauž, jo lai viņi nepārkoksnējās un lai viņam zaļā masa veidojās, tā kā tāds. Tas pats. Bet laucinīgi pērk dilas podiņā. Tas, man liekas, pirms kaut kādiem 5 gadiem to nevarēja iedomāties. Pasmaržo šo te. Vai ne? Ir tāda baigas tāda. Tā ir citrona verbēna arī tāds. Tā kā mētra, tā kā tējai, tā kā svaigajiem visādiem dzērieniem. Desertiem, jā. Bet, diemžēl, mums Latvijā nav ziemcietīga. Viņa ir tā pavasariņa, līdzīgi tā kā rozmarīna un tā. Fenhelis vēl arī tāds, kas nāk. Fenhelis, tas ir... Tās ir lapiņas, bet es, piemēram, foršā dilla lielā, jā, riktīgi liela viņa ir, bet viņas arī labi puķu dobē izskatās, kad liek puķu dobē viņa iekšā, jo viņai tā laks, tā masa tāda baigi forša veidojās.